Sveiciens visiem! Vēlējos padalīties stāstā un pieredzē, kā Dievs pieskarās un atgādina par sevi ikdienā caur tiešām ļoti mazām lietām. Jau krietnu laiku atpakaļ es esmu secinājusi to, ka tieši tādā veidā ik pa brīdim es varu saņemt kādus iepriecinājumus, kas nāk no šķietami nenozīmīgām ikdienišķībām, bet ka tieši tā caur šo lietu var vienkārši piedzīvot mīlestību, kas ir daudz, daudz lielāka nekā tas pats notikums, kas ir bijis. Un pirms kāda laika kāds man labs draugs to nosauca par nanoliecībām. Tā kā kaut kas ļoti, ļoti maziņš. Un tad kopš šī laika es to esmu tā sev piesavinājusies šo vārdu. Un ir interesanti, ka kādi mani draugi arī sākuši lietot savā leksikā šo pašu vārdu. Norādot uz to, kā uz mazām tādām lietiņām, kas notiek un kas ir uzrunājošas. Un šis konkrētais stāsts ir par kādu trauku. Tas bija saistībā ar to, ka es uzturā lietoju galetes, un šīs rīsu galetes parasti nāk iepakojumos, kas ir tādi nepraktiski vairāk kārtīgai lietošanai. Un es ļoti gribēju iegādāties trauku, kur tās galetes glabāt pēc tam, kad paka ir attaisīta. Un kādai draudzenei bija tāds skaists trauks no šokolādes konfektēm, kur viņa teica, ka tas perfekti derot, un tad vēl tāds kaut kur viņai bija kāds uzdāvinājis, bet es ļoti, ļoti aktīvi nemeklēju, bet nenāca arī pretī kaut kur uzreiz tāda veida trauks, kur to glabāt. Un tad kādā reizē es nopirku sēklu maisījumu, no kura var pagatavot maizīti. Un tas trauks, viņš bija tieši tik plats, lai ieliktu iekšā galetes. Respektīvi tas trauks, kurā stāvēja šīs sēklas. Un tagad man ir šāds trauks, un tas bija tik ļoti interesanti, ka es domāju par šīs liecības ierakstīšanu dienā, kad tika pirms kāda krietna laika jau publicēta liecība, kur kāda māsa dalījās, ka viņa bija atradusi jūras malā matu gumiju. Un man tas likās tik ļoti kaut kādā ziņā līdzīgi ar tām nanolietām, ko es saskatu. Man radīja lielu prieku un iedrošinājumu, ka jā, arī šī galeša trauka liecība ir jāpastāsta, un ka tās mazās ikdienas lietiņas, ko saskatām, varbūt par lielu iedrošinājumu mums ikdienā, un kā zīme, ka ne tikai kādam citam tur notiek kādas citas lielas lietas, bet ka arī manā mazajā ikdienā Dievs ir klātesošs. Svētais un mūžīgais, trīsvienīgais, Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars, Tu, kas esi Alfa un Omega, visas radības iesākums un gals, mēs Tevi slavējam un Tev pateicamies par Tavu varenību, par Tavu radošumu, radot šo pasauli un katru vienu no mums. Paldies Tev, Dievs, par šo projektu, par mīlestības ceļu liecībās, par katru klausītāju, par katru, kurš ir liecinājis, par katru, kurš ir lūdzis, un par katru no liecībām, caur kuru citu varam stiprināt, iepriecināt un iedrošināt uzticēties vēl pilnīgāk un liecināt par Taviem brīnumu darbiem mūsu dzīvēs. Paldies, ka ikdienas kopā varam svinēt Tavu klātbūtni, mūsu ikdienas lielajās un mazajās lietās. Paldies Tev, Dievs, ka būdams visas radības autors, kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, Tu pazīsti mūs visos niekos un sīkumos. Tu dzirdi katru mūsu nopūtu, un neviens māts no mūsu galvas nenokrīt bez Tavas ziņas. Paldies, ka Tev rūp
visas vissīkākās lietas un vajadzības mūsu dzīvēs, un nav neviena tāda vajadzība tavā priekšā, kas būtu par mazu, kuru mēs nevaram tev uzticēt vai nevaram par to lūgt. Mīļais Kungs, dod mums redzīgas acis un dzirdīgas ausis, nepaskriet garām taviem svētā gara čukstiem un pieskārieniem mūsu visvienkāršākajās ikdienas darbībās. Un pat ja tu veic šķietami neredzamas nano lietas mūsu dzīvēs un šķietami neredzamas lietas pie mūsu sirds pārmaiņām, paldies, ka varam, Kungs, tev uzticēties un paļauties, ka tu vienmēr esi klātesošs mūsu dzīvēs, ka tu vienmēr paliec nomodā par mums arī naktīs, un ka tava svētījošā roka ir pār mums ikdienas līdz pasaules galam. Mīļais Kungs, mēs lūdzamies, ka paši varam kļūt kā pakļāvīgs māls tavās plaukstās. Lūdzu, veido mūs par traukiem tavam godam. Šķīstī un atbrīvo, Kungs, mūs pašus no sevis, lai varam iet mazumā, bet tu mūsos augt. Pildi mūs kā pāri plūstošus traukus ar savu beznosacījumu mīlestību, pazemību, pacietību, lēnprātību, lai nesam, Kungs, Kristu tavas mīlestības evaņģēliju it visur, kur tu šodien vēlēsies mūs vest, un ik katrā visniecīgākajā darbībā, solī un sirds kustībā paužam tavu slavu un dāvinam tavu mīlestību taviem mīļotajiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Lai mūs svētī un pasargā visu varenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen.